Mana biznesa ideja radās otra dekrēta laikā, kad piedzima otra meitiņa. Viņai palika 6 mēneši. Es uzcepu viņai pirmo ciparkūku. Bet tad es sāku pētīt tirgu un ieraudzīju, ka mums tepat kaimiņos arī cep ciparkūkas. Un tad es nolēmu, ka tomēr ir kaut kas jāpamaina un aizgāju mācīties uz konditoriem. Izgāju kursus makaronu pagatavošana. Tad ar to arī likās, ka bišķiņ pa maz, gribējās pilnveidoties, un tad aizgāju mācīties arī uz deserta pagatavošanu no nulles, kuras iemācījos gatavot musakūkas. Un tad, kad es pabeidzu mācīties, tad es ieraudzīju ziņu Mārupes avīzē, kad notiek tāds konkurss Mammu biznesa Mārupē. Man reiz bija meitiņai ap gadu, un es domāju, ka vajadzētu izmēģināt savus spēkus. Un nosūtīju pieteikumu uz Mārupes domi. Tad man paaicināja uz interviju, kur izstāstīja vairāk par šo projektu, un tad man vajadzēja uzrakstīt prezentāciju par savu biznesa ideju. Un tad es uzrakstīju to prezentāciju, bija ļoti liela vērtēšana, uzdevu daudz dažādus jautājumus, ļoti pārdzīvoju, bet man izdevās, un es biju viena no 4 uzvarētājām. Pateicoties atbalstam, es esmu tikusi pie jaunas cepeškrāsnes, pie jauna leduskapja, pie jaunas saldētavas, kā arī esmu uzņēmusi jaunas online apmācības, un bez šīm iekārtām, bez šiem pamatrīkiem man tas nebūtu izdevies. Un jau es varu pateikt, ka es esmu saldā paradīze, un šobrīd man ir 3 virzieni, ar ko es nodarbojos. Viens no tiem ir online apmācības, otrs ir meistarklases, ko es vadu klātienē, un trešais ir kūkas un makaroni pēc pasūtījuma. Jā, un uzrakstot šo projektu, es neapstājos. Es esmu uzrakstījusi vēl vienu projektu, kur es gribu palīdzēt arī citām meitenēm pārvarēt savas bailes, jo tas pirmais sākums ir tiešām ļoti grūts, un to soli ir grūti izdarīt, noticēt sev un doties tālāk. Ja ir atbalsts no malas, tad to ir vieglāk izdarīt. Ja? Kad tev, pieņemsim, tu vari atnākt, pajautāt un justies droši, un zinot to, ka es esmu spērusi to soli, un tad arī tu varēsi. Lai apvienotu mammas lomu ar biznesu, protams, ka nav viegli, bet ir svarīgi laika koordinēšana, laika menedžments, bet no savas puses varu pateikt to, ka es varu vairāk būt kopā ar bērniem, tikt uz viņu pulciņiem, apskatīties kaut kur viņi uzstājās, un tas ir ļoti svarīgi. Ģimene vispār man ir pirmajā vietā. Jā. Un citām mamām es novēlu būt drosmīgām, nebaidīties un būt piemēram saviem bērniem un piedalīties konkursā Mammu biznesa Mārupē.